Ir tāds uzskats, un es tam piekrītu, ka cilvēkam ir jābūt it kā tādai dubultai redzei. Pirmā redze tā, ko piedāvā pati dzīve, un ko katrs cilvēks uztver dažādi. Bet otrām kārtām jāmāk dzīvē skatīties arī tā, kā to redz mākslinieks. Un tad pasaule kļūst nesalīdzinām interesantāk, un tad arī ir iespēja salīdzināt, ko es redzu, ko es galīgi nebūtu redzējis, ja, un būtībā tas ir ceļš uz pirmām kārtām uz cilvēku pazīšanu. Jā, tas varbūt skan tā mazliet augstprātīgi, bet es gribu viņiem iemācīt labāk saprast cilvēku, nekā es to sapratu savās jaunības dienās, jo mums bija kaut kādi ļoti smagi stereotipi ar literatūras palīdzību izveidot attieksmē pret cilvēkiem. No tā es baidos vairāk par visu. Pedagoģiskā darbā izvairīties no didaktikas, no pamācīšanās ir, protams, ārkārtīgi grūti. Un bieži vien tajā brīdī, kad tu domā, nu es nekādā ziņā negribēšu kādu pamācīt, kādas man ir uz to tiesības, jo mana dzīves pieredze jau nav absolūti ideāla, tieši tajā brīdī tā pamācīšana tomēr izlaužas. Otrām kārtām, literatūras docētājiem ir ārkārtīgi sarežģīti tas, ka vismaz manā jaunībā, kad es mācījos ģimnāzijā, bija tā, ka literatūra jau bija likumības mācība. Tā taču nebija mācība par mākslu, par mākslas savdabību, tā bija būtībā likumu skaidrošana. Un ja tagad paskatās pašreiz izveidotās literatūras vēstures, teiksim, kaut vai 8-gadīgajā skolā, tā jau pamatā ir tikuma mācība. Tā ir atvirze no tā, ko jūs prasījāt, bet traģēdija jau būtībā ir tā, ka tagad postmodernisma vai postmodernisma laikmetā, kur, teiksim, mēs runājam par ārkārtīgi nosacītiem dažādiem mākslas veidiem, mūsu skolu jaunatne vēl joprojām tiek gatavota tikai tradicionālai realisma izpratnei. Un tāpēc droši vien, ka savā dzīvē un īpaši mūža vidējos gados arī literatūru neprasdams mācīt tā, kā to vajag pirmām kārtām mācīt kā mākslu, tur tad summējās tā didaktika, kas nāk no literatūras, plus vēl tā profesionālā ievirze katrā ziņā kādu mācīt. Nu, svēts vārds, tas ir talants. Savā laikā Ippolits Tēns, runājot par kritikas uzdevumiem, teica tā, ko es rakstniekiem varu novēlēt. Pirmām kārtām esiet talantīgi, bet tas nav kritiķa ziņā. Es jūs talantīgus padarīt nevaru. Tas ir citu spēku ziņā. Un, protams, ka talants tas ir kaut kas brīnišķīgs, patiešām kaut kas dievišķīgs, un tā katrai tautai ir laime, jauna talanta piedzimšana, tā ir ārkārtīgi liela laime. Un tad, ja šajā lasīšanas gaitā pēkšņi atrodi to autoru, kas ir rakstījis it kā tieši tavā būtībā vai tavā dvēselē ieskatoties, un tas gan ir tās Blaumaņa teiciens, ka dzejnieks ir dzējojis tā, it kā viņš būtu manā dvēselē ieskaties. Un ja tādu rakstnieku atrod, tad šie atklājumi ir svētīti, jo tie, kā lai to saka, palīdz cīnīties pret rutīnu. Tu pēkšņi jūties kā atjaunots, redzīgāks, saprātīgāks, tad veidojas tie būtiskie dialogi ar rakstnieku, un tie ir tādi svēti brīži.
bet, nu, protams, jau visu laiku ir jālasa, un tad man ir bijušas tādas atklājuma vasaras, piemēram, Ibsena vasara. Es dievinu Ibsena vārda tiešā nozīmē. Manā mutē varbūt tas skan tā pārāk afektēti, bet tiešām. Tad man tie bija Sporuka vasara, ja? Tad Gētes vasara, kurā es vīlos, piemēram. Man tas neko nenozīmē, ka Fausts ir ģeniāls, tas nav domāts man. Ar Raini es esmu ļoti sarežģītās attiecībās vēl šai baltai dienai. Kaut kas ārkārtīgi suģestē un kaut kas ļoti aktīvi man nav būtiski. Praktiski pašreiz noteikti Ibsens. Ir tādi autori, teiksim, kurus nosauc pirmām kārtām, pat nedomājot. Es arī tad, ja es pašreiz nemaz nekontrolētu sevi vai ne, un pilnīgi kaut kādā bezapziņas līmenī, es noteikti pateiktu Ibsens, tāpat kā runājot par mūziku absolūti Verdi. Un tad tālāk man būtu ļoti jādomā. Pirmais dāvinājuma īpašnieks ir tēvs, viņam izlemt, ko darīt ar to. Pieņemt vai nē? Jā. Un slīm ir? Ir. Skaties, vesels pods un otiņa arī. Un lai es to papīru vai savās acīs neredzētu. Tad tā. Tad tu sēdi, Almāra. Es esmu noguris! Tomēr esi ēdis brokastis, kā es redzu. Tev tiešām ir jāaiziet no mājas un no ģimenes. Ko tad tu man citu ieteikt darīt? Es neesmu radīts par nelaimes putnu, Gregors. Ir literatūra, kas tuvina cilvēka būtības izpratnei, un ir arī tāda literatūra, kas rada vienkāršotu priekšstatu par cilvēku. Un tāpēc arī literatūras lasīšana var pārvērsties par tādu zināšanu uzkrāšanu, kas vēlāk neizrādās īpaši vērtīgas un nozīmīgas cilvēka dzīvē. Es tā domāju, cik daudz es tomēr esmu laika nokavējis lasīdams to, ko man pilnīgi nevajadzēja lasīt, un kas man drīzāk sabojāja gaumi un arī uzskatus par dzīvi, nekā palīdzēja kaut ko atklāt. Nu, un es domāju, īpaši tagad pie pašreizējiem literatūras plūdiem jaunai paudzei ir ārkārtīgi grūti atrast tos kritērijus, pēc kuriem izvēlēties lasīšanai grāmatas. Jo, redzat, ir jau arī tā, ka ir jāatrod tā literatūra, kas ir piemērota tā laika, teiksim, uztveres spējām tieši tajā attīstības pakāpē, kādā tu pašreiz esi, vai ne? Un tātad jaunībā nevar lasīt to, ko var lasīt brieduma gados, vienkārši tāpēc, ka daudz no tā vai pašu būtiskāko neuztver. Un ja būtu tādi cilvēki, kas var atrast pašu vērtīgāko, nozīmīgāko lasāmo vielu katram savas dzīves posmam, teiksim, nu tad gan varētu teikt, ka dzīvošana literatūrā ir tāda absolūta vērtība. Skolnieki, studenti ir visprasīgākā sabiedrības daļa. Varbūt dažkārt netik prasīgi pret sevi, kā pret citiem. Un tā nemiera sajūta zināmā mērā ir arī pašcieņas jautājums. Ja tu būsi mierā ar sevi, tad katrā ziņā reizē ar to zudīs, protams, kontakti ar auditoriju, bet katram pedagogam ir tomēr tā sajūta tāpat kā aktierim, lūk, šajā brīdī, nu es to auditoriju, es to zāli, man ir jāsatur manā varā. Un ja tas nenotiek, nu tas, protams, neklājamo pašcieņai, pašlepnumam, un tas ārda ticību sev.
tas ārda ticību, ka tu vari vairs šo darbu strādāt. Tāpēc mūsu darbs, es domāju, tāpat kā aktieru darbs, jebkura cilvēka darbs, kas uzstājas sabiedrībā, ir šajā ziņā tas, kas rosina to mūžīgo nemieru un kustību. Un tāpēc tie miera brīži ir ārkārtīgi tādi svēti, ka negribas nevienu redzēt, nevienu satikt, gribas vienkārši būt pašam ar sevi. Vairāk it nekā. Es nodarbojos ar jauniem cilvēkiem, kuros vēl par laimi ir saglabājies daudz no viņu bērnības. Un tā ir ārkārtīgi liela laime, jo viņi ir atvērti, lielākā daļa ļoti godīgi, pat apskaidroti ar sapņiem, ideāliem, ar ticību nākotnē. Un vecumā tieši šāda sabiedrība ir ļoti vajadzīga. Es nedomāju, ka man var izveidoties vairs ar viņiem tik cieši kontakti kā ar manas paudzes cilvēkiem. Tas ir cits domāšanas veids, cita pasaules uztvere, bet es varu arī sev saņemt no šīs jaunības ārkārtīgi daudz sev. Tiešām subjektīvi arī sev. Lūk, kādas tur saknes un koki. No aizas dziļumiem aug. Jā, tie ir milži un spoki. Grims atkal dibenā raug. Kā varavīksnes man zaigo dziļ smadzenēs. Uz ceļa turēnu baigo, kā brīnumu samanēs. Pēc savas dabas esmu pesimists. Un jau no agras jaunības es ārkārtīgi neciešu to vieglo, lēto optimismu un runāšanu par to, kā patiesībā dzīvē nav. Un taisni tāpēc man arī dzīvē nav bijis sevišķi viegli dzīvot, es domāju. Ne tas, ka es būtu varbūt ļoti izaicinoši uzstājies kaut kur, teiksim, sabiedrībā, bet tas, ka man pašam ir ārkārtīgi grūti atrast sev pietiekami daudz optimisma un ticības dzīvē un manam darbam, lai es varētu strādāt pedagoģisko darbu. Jo tā, laikam, pedagoģijas vēsture ir pierādījusi, ka tomēr pesimistam ir ļoti grūti ar jauno paudzi kontaktēties. Viņiem taču nav tā dzīves pieredze, viņi taču nezina, no kā man viss tāda attieksme pret dzīvi ir veidojusies. Nāciet, jaunie, nāciet drošie, dariet darbus cienīgus, reiz jūs atjaunoti, nīstiet katra kompromisa galu, šaubu baiļu nepazīstiet, mūžam vediet ar tām karu. Katram no mums vajag spēt, nāvē iet vai uzvarēt. Man bija šūpulī jau ieliks tas, ka man būs savā dzīvē tikai viena profesija. Šajā ziņā es nekad nebiju brīvs, jo man nebija iespējas izvēlēties.
ir jauki tā, ja saka, nu beidz ģimnāziju, un tagad ir cilvēks brīvs tāpēc, ka viņam ir izvēles iespējas. Man bija kaut kur gēnos ieprogrammēts tas, jo kopšien es sevi atceros, vispatīkamākās rotaļas bija, ka mēs spēlējam skolu. Citiem kaimiņu bērniem drausmīgi nepatika, un teicu, ko tu mācies virsū atkal ar to skolu, bet man atkal citas rotaļas tik ļoti nepatika. Un, nu, protams, man visvairāk tad gribēs būt skolotājiem, es tikai nevaru iedomāties, ka skolotājiem visu mūžu jāmācās. Man likās, ka tā profesija nodrošina mācīt citiem pašam nemācoties, un kad es to atklāju, man ir gan sagraba mēmas šausmas līdz pat šai baltai dienai. Jā, māksla ir arī jāmāca kā lielais noslēpums, kuram mēs varam tuvoties, un taisnē šajā tuvošanās procesā ir mākslas lielā pievilcība. Ar literatūru ir tāpat. Nu, protams, vārds ir raupjāks, vārds vairāk grib, lai tomēr tur būtu klāt arī tā jēga, ko es tūlīt momentā uztveru un saprotu, un vārds kā noslēpums varbūt ir, liekas, reizē bīstams, un tas var arī attālināt, jo mīklu minēt ir patīkami tikmēr, kamēr to var uzminēt, bet māksla ir neuzminamās mīklas. Mākslā būtībā ir ļoti daudz neuzminamo mīklu. Labi ir, ja kaut ko uzmin, bet tajā pašā laikā ļoti daudz, kas nav uzminams. Jā, un tas, tā pievilcība, tas noslēpums, man liekas, tas ir ārkārtīgi burvīgs mākslā. Vairs nekādas kārtības nav valstī. Sociālisti ļaudis kurina uz nepaklausību un patvarībām. Viņi pat veselu organizāciju nodibinājuši, kas šos nelietības darbus vada. Nosaukuši to par federatīvo komiteju. Arī mums zināmais Pliekšāns ir šai komitejā. Braukā pa mītiņiem, musina. Tādus neizmācīs ne trimda, ne cietums. Tad man jāpiesauc lielais gudrais Hēgels. Viņš teica tā, ka dramaturģijas būtība, nu pirmām kārtām tas, ka dramaturģija raksta cilvēks konfliktu vēsturi, cilvēku sāpju vēsturi, varētu teikt, bet dramaturģija būtībā ir divu ļoti būtisku viedokļu konfrontācija, no kuras ir jāizaug patiesībai kādā augstākā instancē. Tā kā bija, teiksim, pēc Otrā pasaules kara vienā pusē patiesība, otrā pusē nepatiesība, tā nav dramaturģija. Dramaturģija ir būtībā uzskatu konfrontācija, sadursme, cīņa par dažādiem uzskatiem, par savu pārliecību, un beigās mēs kļūstam no tās, nu, teiksim, redzīgāk no šīs cīņas. Patiesību nemūžam nespēstu nomaitāt. Liec, lai izskais pa visiem gaisiem manus putekļus. Kā sēkla viņi nokritīs uz zemi, no kuras izaugs jauni dzinumi. Tie jozīs sev ap gurniem zobenu un iespriekš patiesības krusta karā. Tie iegūs to, ko tu mums tagad ņēmi. To acis skatīs, izredzēto zemi. Es to varu pieļaut tā, ka tieši redzot konfliktus visdziļākajās tās izpausmes veidos, es arī saprotu labāk saticības vērtību. Tā nevarētu būt. Tā nevar palikt un nepaliks. Par velti cerat, ka straumes siks, ka ūdeņi pārskries un aprimsies, un atkal viss pavecamies. Lai ledus cik stipris, cik skaisti mirdz. Pēc brīva, pēc dzīva ilgojas sirds. Es nepieņemu to, ka Rainis, piemēram, rādot ļoti asus konfliktus, pašās beigās mēģina dot šos saticības izlīdzinājumu. Jāzeps, es jums atnākšu atdot sauli. Viņš apsola par daudz, bet laikam kādu kompensāciju vajag par to, ja? Varbūt vajag kādu mieru izlīdzinājumu, ja? Nu, vajag kaut kur izlīdzināties kādu brīdi. Es neuzskatu, ka bērnībā man bija tā saules ligzda. Nu, tad var, protams, grāmatu pasaulē, tad var mūzikā, tas ir varbūt viskaistākais sapnis.
ko mūzika piedāvā. Un tad, protams, var ģimenē. Un es esmu izteikts ģimenes cilvēks. Man kādreiz arī tā prasīja, kas ir pirmā vietā, darbs vai ģimene. Es varu pilnīgi droši teikt, bez ģimenes, bez mazbērniem, bet bez visas tās atmosfēras es darbā arī nebūtu spējīgs intensīvi strādāt. Ja man mājās ir kādi negadījumi, man darbā iet daudz sliktāk. Tajā ģimenes atmosfērā, tur tas ir arī tāds īpašs, ja gribat, tomēr tāda atsvešinātība no visas pasaules, un es esmu tāds alas cilvēks, es esmu mājās gaidītājs un pavadītājs. Jā? Nu tad es tukšos, tā nevar? Jā, nu labi. Un tad nāc, nu tad tu raksti, jā. Pagaidies, man tagad ir šitāds. Nu redzi, nu tagad skatu. Prātīgi, nu tas aizgoja drusku tur apakšā, jā. Tas ir šitāds, jā. Man saka, nu tu esi tāds aprobežots, ne tu gribi daudz ceļot, nekā, tu tikai tajās grāmatās. Jā, nu pat. Galvenais, tas ir U, un tagad tu raksti U. Tu raksti U. Tas nekī gāda. Vai tad nav tā, ka ir vajadzīgi arī mājās sagaidītāji? Un ja es tai sagaidīšanās brīdī varu, tur tajās mājās no kādu mazu sapni, no kādu pavisam mazu sapni. Uz sevi tā paskatīties no smieklīgās puses, no komiskās puses, man tas tādos jaunības gados nemaz tik viegli nebija. Es domāju, par ko viņš šī brīdī par mani smējās, ko viņa tur tādu redz, vai tur apģērbā, vai tur varbūt kaut kas ne tā ir pateikts, bet tagad gan es ļoti labi redzu, kas var būt, nu teiksim, kas manī var būt smieklīgs, un tā, protams, ir ārkārtīgi daudz. Un man tagad to vistiešāk tā mazbērni parāda, piemēram, par ārējo izskatu. Mans mazais mazdēls saka, nu kā tu izskaties, tev gandrīz vairs nav matu uz galvas, tev taču viņi kaut kad sāk saukt.